Un es sapratu, ka ir jāsāk vēlreiz dzīve. Ir jāsāk vēlreiz dzīve, jo viss tas, kas ir bijis iepriekš, kas ir bijis tur tāds noviens sports un nenormāli aktīva dzīve, tagad tas periods ir bišķīt beidzies. Jā, var atgriezties nedaudz savādāk, bet viss ir pilnīgi tagad savādāk. Un man jāsāk jauna dzīve un jāsaprot, kas man patīk. Jo pirms tam bija tas sports un vairs nekas cits. Un tagad es vienkārši sāku meklēt sevi no jauna. Nodarbojos ar BMX sportu. Nodarbojos to jau kopš 9 gadu vecumu un viss jau aizgāja diezgan tā nopietni ar domu par profesionālo līmeni, par olimpiskajām spēlēm. Un jau tika uzņemts Olimpiskajā vienībā bez mazai, tur jau bija tūlīt jāparaksta līgums vai kaut kas tam līdzīgs. Un es atceros, ka tajā laikā viss bija baigi traki pilns ar treniņiem. Treniņi tur katru dienu un skolu un bija nedaudz vienā brīdī sajūtos nedaudz sagurs no viss tā, vai ne? Un tad nokritu diezgan traki, satraumējos, lauzt kaklus, un tad pēkšņi viss nenormāli izmainījās. Nokļuvu reanimācijā, tad tur man uztaisīja operāciju uzreiz pēc kritiena. Un tad es tur mēnesi pavadīju reanimācijā par sevi ar visādām domām, bet kaut kā baigi nepārdzīvoju. Bija tāds miers iestājies. Un tad reanimācijas periods, un tad sākās visa rehabilitācija. Tā man dzīvē sanāca, ka es bieži vien pirmoreiz satieku cilvēkus uz nāves sliekšņa. Tas ir reanimācijas nodaļās. Un arī Gustavs bija tas, kur mēs iepazināmies reanimācijas nodaļā, kad viņš bija ļoti grūtā stāvoklī, kad viņš tika mākslīgi elpināts, kad viņa mamma bija galīgi izmisusi. Un tie bija milzīgi izmisuma brīži un šausmu brīži. Ka viņam kāds brīvs brīdis, viņš nāca pie manis runāties un uzlabot man garasauku, vai viņš nāca stāstīt man lietas, varbūt, ko es pirms tam vispār nezināju, nedomāju. Nebija aizdomājies par neko tādu. Es pirms tam dzīvoju tajā sporta pasaulē, ne tik daudz tajā garīgajā pasaulē. Viņš man atvēra to pasauli, un mēs runājāmies. Viņš stāstīja par meditāciju, par pašārstēšanos. Tas man ļoti palīdzēja, jo tā es sev varbūt kaut kā daļai nodarbināju tajā laikā. Ne visiem bērniem, jauniešiem, kas ir reanimācijas nodaļās, es nevienmēr tiešām sekoju līdzi tālākai dzīvei, bet kaut kā tas bija ļoti emocionāli mums visiem. Tas bija spontāni emocionāli, kad tik jaunam, skaistam, gudram puikam gadās tāds šausmas. Un es cenšos, protams, tu nedrīkst ar katru pacientu dzīvot un mirt, un tu nedrīksti, galīgi līdzpārdzīvot, bet automātiski mums visiem nāk kāds līdzpārdzīvojums. Un es domāju, ka man uzrunāja tā Gustava tīrā sirds un tā viņa ārvedīgais miers un līdzsvars un paļāvība, kas ar viņu notiek, kā tas ar viņu notiek. Es domāju, ka man uzrunāja tieši tā Gustava dvēsele. Domāju, mans lielākais uzdevums ir smaidīt, priecāties par dzīvi, lai viņš redz, ka es esmu priecīga, pozitīva un smaidīga, jautra un tā grā, un tad arī viņam pašam būs vieglāk, jo visi jau var paraudāt un pabēdāties, bet reti kurš var tā ņemt un ritīgi no sirds izpriecāties. Tas ir tas, kas viņam no manis jāiemā. Tas bija šīt vairāk jāpasmējās. Gribās, lai iet tur ārstēties un uzlabot savu veselības stāvokli, lai es varu būt, kā lai pasaka, labāks viņai puisis vai fiziskā ziņā tā, kad lai viņai vieglāk un es tur viņu varu tur, nezinu, vai pacelt vai tādi divi sīkumi, kas,
kas citiem varbūt tas liekas pašsaprotam, man tas ir dažreiz tās, ka, vai kā arī gribētos tur viņu pacelt un tik ļoti spēcīgi saspiest, bet tas nesanāk un jā, tādas lietas pietrūkst. Un tas man ir tā un ir tāda motivācija. Vai paņi nav vēl viss pabeigts? Viņš jau palika. Filmēt taču nevar. Ir ok? No sākuma es tiešām palielam neapzinājos, cik daudz man būs īstenībā jādod, jo es nevienam cilvēkam, man liekas, neesmu tik daudz sevi atdevusi, kā es atdodu viņam. To aprāt nevar saprast, ko viņi dara. Un, to var saprast tikai tiešām dvēseles līmenī. To nevar definēt ar prātu, kas liek tam cilvēkam darīt to, ko viņš dara. Un skaidrs, ka tā ir, viņš šajā situācijā viņa ir eņģelis. Viņa ir eņģelis viņam, kas ir nesavtīgs un neapzināts, jo apzināti cilvēki, tādi pareizi cilvēki tādas soļus nespēr. Tādas soļus var spērt tikai cilvēki, kam ir liels sirds. Es esmu ļoti mierīgs nosvērts, Aneta ir ļoti tāda enerģiska, šausmīgi atvērta un ātras dabas, un tad mēs kā viens otru līdzsvarojam sevi. Es kā Nons paņem to enerģisku, un viņa no manis paņem to ar mieru, tad, kad viņai ir kaut kādas tur, nezinu, grūti vai kas, viņa nezinu, ko iesākt, es viņu kaut kā varbūt varu nomierināt, vai arī, kad man ir, piemēram, grūti, nav spēka vai kas, tad es varu paņemt enerģiju no Anetas, un tad kaut kā mēs viens otram palīdzam saskan. Viņš ļoti mīļš, gādīgs. Tik, cik viņš var, tik viņš arī izdod visu un rūpējas par mani un mīļo un izrunājās un tādā garā. Nezinu, viņš ir pavisam citādāks kā citi puiši. Piemēram, kā viņš risina problēmas un kā citi puiši risina problēmas. Ja kāds kaut ko izdara, viņš nevis iet tur lamājās, kaut kādus sliktus vārdus saka vai ko tādu, bet viņš normāli kā pieaudzis cilvēks apsēžās, izrunājās ko un kā un tādā garā. Viņš ir pilnīgi citādāks. Es tiešām nevienu puisi nepazīstu tādu kā viņš. Pirmā mūsu iepazīšanās bija tāda, ka es domāju, viņš neatcerās mani. Jo tad viņš bija kaut kādu otro dienu pēc operācijas, un tā teikt, viņš bija vēl sazāļots, un tā īsti labi noteikti neatcerās tās pirmās 2 dienas. Es neatceros neko no pirmajām dienām. Jā. Un tad, man liekas, ar kaut kādu 4. dienu, kad viņš sāka viņam palikt labāk, tad, cik labāk, bet viņš vismaz bija pie apziņas. Tad kopš tā laika noteikti viņš man atcerās. Tikai kaut kādā 2. nedēļā, kad es viņu strādāju, es zināju, ka viņš brauc ar BMX. Sākumā es nezināju. Par to kolēģi bija, man liekas, šokā. Arī, kad viņi teica, tas ir BMX-ists. Es tā īsti nezināju. Cik var, ja? Nebija tālu. Pēc reanimācijas un tagad, ja runā taisni to, ko man būtu jāatbūt par to fizisko pusi, viņam tad funkcionāli ļoti daudz nekas nav mainījies, ja, kopš reanimācijas. Tās funkcijas, ko viņš varēja iepriekš, tad tikpat daudz viņš funkcijas var izpildīt. Vienkārši tās funkcijas ir palikušas krietni kvalitatīvākas, ja. Viņš palicis ir izturīgāks, spēcīgāks un tā. Bet, ja runā par kaut kā tādu funkciju, piemēram, vai viņš var izdarīt vairāk funkcijas, kā tā saliekt kaut ko vairāk vai pakustināt, tā gluži nav. Bet, ka viņš ir palicis spēcīgāks, izturīgāks, tad tas ir noteikti. Man liekas, ar šo traumu ļoti svarīga tā psiholoģiskā noturība. Ja tu psiholoģiski esi emocionāli ļoti augstu un ļoti labi tev viss ir, tad pārējais viss ir sīkums, tad tur tu vari pielikt, attīstīties. Ja? Bet tā psiholoģiskā noturība, kas pēc tās traumas ļoti būtiska. Es nekad tā īsti neiestrasoju, neieslīstu kaut kādā depresijā vai kur tur. Tā man nekad nav bijis. Vienmēr vienkārši domāju kaut kādu izēju vai ko un pieņem to faktu, kā ir dzīvēt tā. Kā ir, vienkārši ko man tagad darīt. Kā man to atrisināt. Un nevis domāju, ak, Dievs, ko man darīt. Vienkārši meklēju, ko darīt. Gribu atrast sev to nākotni, sameklēt. Es gribu vairāk, es vēlētos nākamajā gadā aizvien vairāk pietuvoties tam, kad es
Nu, atrast sevi, ko es darīšu nākotnē. Happy birthday to you. Please, mums viena nedeg. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gustav. Happy birthday to you. Paldies! Tu lūdzu tikai nedeg vienu. Man 2 Tev gadi divīts. Tev iemet divīti. 2 gadi paliek. 2. Tikai. Nu, pot lielāk. Viņi, es pat nepūtu. Es aizmirsu ievēlēties. Nekas. Pagaidzi, tagad atievēlēšos. Nu. Ir? Paldies! Čau, čau, kas Čau! Jā, tas laikam. Čau, Sali! Brāli nozīmēji? Tu būtu uztaisīja, baigais es. O, man dāvana, jā? Jā. Ko jūs darat? Wow! Nedaudz, čau! Man dāvana. Ja kāds sāklītā var uzlīmēt ar caurspīdīgo skoču. Labi. Pastāst, kas tas ir domāts? Tu varētu fingerboardu braukāt. Tā ir rampa, jā? Jā. Nu, paldies, paldies. 1 stundu taisīt. 1 stundu, un tā jau baigi pacenties. Jā. Nu, paldies, paldies. No pirmā treneris ļoti labs bija. Jā? Jā. Kā tev tur gāja? Kā tev tur, ko tur var izdarīt? Nu, tur mēs arī braucām pa kalniem. Un to sanāca? Jā. Labi? Bet tikai 1 kalns. Jo otrais kalns nesanāca. Otrais Es bija pārāk nokritu. liels? Nē, nokritu no otrās. Otrs bija pārāk liels kalns, tāpēc? Nē, drusku garāks. Bet tad jau šodien jāapmēģina vēlreiz, vai ne? Jā, Varbūt nenokritīs. varbūt būs citādāks treniņš šodien. Jā. Dabuč, čau. Atā. Čau. A, kā šis ir? Žurnāls. Nu, es laižaties. Labi. Čau. Čau. Gājējiem, vai ne? Jā. O, tak beidz. Ļoti ātri. Man jau kā lielajam brālim gribēs arī Artūrs nodarbojas ar kaut kādu tā kā ekstrēmo sportu veidu, jo man tas viss ļoti patikās bērnībā. Gribējās, protams, jau viņš BMX skolā iet, bet es viņam prasīju, ko viņš grib BMX skolu vai skateboard skolu. Un viņš tā kā tomēr izvēlējās to skateboard skolu, es jau viņu centos bišķīt pierunāt to BMX skolu, bet viņš īsti ne, un es sapratu, lai dara to, ko viņš grib darīt, loģiski. Es laiku skatos acis, kur ko varētu uzlēkt kādu vai kur kā varētu izbraukt kādas līnijas paņemt. Projām galā viss tās pašas domas raisās. Galva strādā tāpat, kā agrāk skatoties visiem sketčiem. Bet, netieku galā, nav tik traki. Nav tā, ka to nevar paskatīties. Nu, čau! Kas var pie tevis naudē? Mēs esam sagaidījuši jau 2. daļu ciemiņu. Vai ne, Marta? Saki, jā. Un tagad 2. daļa kūkai. Mēs svecījuši diezgan. Šoreiz cits svecīts. Bišķīt vairāk. Lūdzos, viņš guļas. Es vēl nesabu to negribēju. Nes, paliek. Jā, mēs atbīgais. Gustavs slēdz ārā tev kūku nes ābaki. Slaiks arī ieslēguši. Kā viņi to izdarīja? Nu, ko uzdziedam varbūt? Pats kāpēc. Sākam? Kur dziedāt? Daudz baltu dieniņu. Daudz baltu dieniņu, laimīgā godī, dižani, ražani, dzīvojoti, dižani, ražani, dzīvojoti.
dziedāšanu gan jūs aizmirsāt. Nav ko. Iegrisēju 20 gados jau čālu. Grūti izdomāt. Domā, es jau Nē, vēl palīdzēt. Labi. Laiks! Es neteikšu, ka man ir tas viss tagad dzīves gājis slikto pusi. Noteikti tikai uz labo. Jauns pieredze bijuši, jaunas atziņas, jaunas domas, viss, kas jauns. Es bieži vien teikšu, viņam paldies, ka tas jau es tiešām visi godīgi nopietni. Es vairs nezinu, es nevaru iedomāties, ja man viņam pēkšņi nebūtu. Kā laime man ir, kad es redzu viņu smaidam. Redzu viņu smaidam, un kad redzu viņu smaidam, un kas viņai liek justies labi, un kad viņa ir laimīga. Tā man ir lielākā laime dzīvē.